Sveiki! Neliels video ieskats no Rīgas jūras līča 2026. gada 1. februārī, tad, kad ārā bija -15. Bet visu janvāru pēc manām iekšējām izjūtām nebija vairāk par -10 grādiem. Skatāmies! -15 taču. Nu, lūk, tūlīt jūs redzēsiet, vai jūra mūsējā ir aizsalusi vai nav. Es jau iepriekš jums te stāstu, kad mācījos skolā, tad bija man mācīja par Vladimiru Iļiču Ļeņinu, kā viņš pa jūras, Baltijas jūrai pāri, jo viņa bija aizsalusi, aizgāja līdz Somijai. Nu, mēs šajā gadījumā varam runāt arī par to stāstu, kad Vladimirs Iļičs Ļeņins uztaisīja pirmo Vissavienības talku un pats nesa baļķi, ja piedalījās ar strādniekiem un uzkopa valsti. Tas Subotņiks saucamais. Un tagad jūs varēsiet redzēt, vai tiešām tas var atbilst īstenībai. Man jau šķiet, ka tās tādas teikas uztaisītas priekš vienkāršās tautas, lai viņus tāds pacelātu, ja? Un tagad mēs redzam, kā tad mums ar to jūru pie -15. Tātad -10 ir turējies, rupi runājot, visu mēnesi. Un te mēs runājam par līci, nevis par jūru. Kaut gan mēs jau zinām, Vils Lācis savā romānā arī rakstīja, kā tur bija nevis zvejnieka dēls, bet kā tur bija, to atcerēšos to nosaukumu. Rudolfs Blaumanis. Nāvis ēnā, kur brauca jūrā uz ledus, ja, ķēra zīvis. Bet cik tad augsts tad bija? Un tagad mēs redzam, un izskatās, ka mūsu līcis, tā nav jūra, tas ir līcis. Viņš nemaz nav aizsalis. Redziet, tālumā, ko pamēģināt pietuvināt. Bet es vēl tās nonākšu līdz pašai jūrai. Tāks, lai jūs redzat, nu nekas tur nav aizsalis. Mie pie -15. Domāju, ja daudz cilvēku šeit ir. Tāks uzbraukšu cintiņu. Daudz cilvēku ir pie jūras līča. Kāds jums ir viedoklis? Nu, parādīšu, kas apkārt varā. Redz, ka šitā taciņa ir izstaigāta, jā, uz vienu pusi. Redzam cilvēkus. Kaut kur tur tālumā. Nu, kaut kur tur varbūt pārīts ir. Pastamies uz otru pusi. Nu, reku, te mēs redzam, kur ir 2 cilvēciņi tālumā. Jā, švaki, tie gribētāji. Visi mājās sēž pie televizora, jā, pie ekrāna. Pie tasītas siltas tējas. Jo Haidī nevar uzvilkt tālāk. Nu labi, aiziesim tūlītās. Pastīsimies. Jā, man ir siltas biksītes, moču bikses, ziemas moču bikses. Es esmu uzvilkts siltās. Lai būtu arī silts. Redz, sniegs krakšķis. Man nesen pateica, ka tā kā krakšķis sniegs, tas nozīmē, ka temperatūra jau ir -10. Redzam. Tādi tie ledi te mums ir. Pagājušreiz, laikam, šitas valnis arī bija. Tā, mēģināsim tā uzmanīgi nokāpt. Lai mēs te... Un laikam ūdens bija ot šeit, ot šitajā vietā. Tagad jau ir ūdens atkāpies tālāk. Ui, krakšķi. -15 taču, vai ne? Nav ko baidīties. Ļeņins gāja pa jūru, ne tik pa līci. Pa mums līcis nevar aizsalt. Tiek te vīžņi sanesti visādi. Tāks, redzam, forši slidens. Tāks, un te jau ir tie vīžņi, kad jau varētu būt riskanti. Bet -15 taču. Tāks, redzam, cik mēs jau tālu esam aizgājuši. Te jau ir saskalots. Nu, te, laikam, es nekāpšu. Redzam, un te jau ir ūdens. Jā, un nekas nekur nav aizsalis. Varbūt tās no jūrmalas puses, varbūt tur ir aizsalis. Šitien izskatās, ka nekas nekur nav aizsalis. Tātad, ar -15 ir par maz, lai mūsu līcis aizsaltu. Paskamies, kas šitien te ir bijuši viļņi. Un redz, ka tādu kalnu sadzinuši noteikti. Tātad viļņi vēl pa vidu ir bijuši. Oho. Jā, redzam?
Es ceru, ka jūs redzat. Reku te. Tāks. Šitas viņi kā nāk, tad šitas ledus šūpojās. Laikam te video to nevar redzēt. Jā, šitas ledus šūpojās līdz ar viņiem. No tā. Ošas, kaut kur lūza. Nu labi, redzam, cik tālu krasts ir, ja? Mans soliņš. Kur mans soliņš? Redz, kur mans soliņš ir. Bet, jebkurā gadījumā šodien ir fantastisks laiks. Saulīte spīd. Jūra. Sniegs. Nu, ir sals. Ar to es jūs arī šo reportāžu priekš jums speciālo no Rīgas jūras līča nosūtu jums. Visi turamies, esam veseli, esam stipri, galvenais garā stipri.